Kas ir zelta trīsstūris un kāpēc izdevīgi startēt kompānijai Karatbars tieši ar zelta trīsstūri? Stāstu neņemot vērā komandas piedāvājumu, jo tas ir ierobežots laikā un drīz tas vairs nebūs pieejams. Partneris, sauksim viņu par Jāni, uzsāk sadarbību ar kompāniju un dara to, kas jādara, lai tiktu pie ienākumiem. Aicina jaunus partnerus. Sāk krāpties punkti, vērties cikli, un mēneša beigās Jānis saņem arī lineāros bonusus par to, kas izdarīts viņa komandā mēneša laikā. Tagad apskatīsim, kā izskatās situācija, ja Jānis uzsāk sadarbību pēc schēmas zelta trīsstūris. Jānis uzsāk sadarbību ar kompāniju un pirmais, ko viņš dara, piereģistrē sev vēl 2 papildus biznesa vietas. Uz sievu, māsu, dēlu vai kādu citu tuvu radinieku. Reģistrējot šīs papildu biznesa vietas, nedrīkst sakrist e-pastu un telefonu, tas jāņem vērā. Tad Jānis sāk veidot struktūru vienlaicīgi gan sev, gan savām papildus biznesa vietām. Darbs jau viens un tas pats. Viņš sāk pievienot jaunus partnerus savā kreisajā un savā labajā komandā, piemēram, ārējās kājās, un pienāk tāds brīdis, ka struktūra sāk augt gan plašumā, gan dziļumā jau neatkarīgi no viņa piepūles. Un šajā brīdī viņš sāk likt jaunos cilvēkus struktūras iekšējās kājās. Mūsu gadījumā, kad eksistē komandas piedāvājums, cilvēks uzreiz startē 4 partneriem, kas nostāsies aiz abām 2 papildus biznesa vietām. Tātad abām papildus biznesa vietām arī ir turpinājums un visas kājas aug daudz maz vienmērīgi un vienlaicīgi gan plašumā, gan dziļumā. Saskaņā ar mārketingu sāk vērties tie cikli, un ir redzams, ka vieni un tie paši cikli dod ienākumus nevis vienai, bet visām 3 biznesa vietām. Tas nozīmē, ka darot vienu un to pašu darbu, sanāk 3-kāršs ienākums. Tagad nedaudz skaitļos. Izskatīsim dažādus populārākos iespējamos variantus. Pieņemsim, ka Jānis startē bez zelta trīsstūra ar sudraba paku un uzaicina sākt sadarbību ar kompāniju 4 partnerus. Zelta trīsstūrī arī nepieciešami tieši 4. Līdz ar to salīdzinājums būs daudz maz objektīvs. Investīciju lielums, ja maksājam ar karti, ir apmēram 300 eiro, un Jānis uzaicina 4 cilvēkus arī uz sudraba pakām. Punktu daudzums kājās būs 40 un 40. Neviens cikls mums nesanāk, līdz ar to par cikliem ienākums Jānis vēl nesaņems. Taču viņš saņems bonusu par personīgi uzaicināto partneru iegādātajām biznesa pakām, un tie būs 112 eiro. Kāds būs rezultāts, ja Jānis startē bez zelta trīsstūra ar zelta paku? Investīcija lielums, ja maksājam ar karti, ir apmēram 660 eiro, un Jānis uzaicina 4 cilvēkus arī uz zelta pakām. Punktu daudzums kājās ir 100 un 100, aizvērsies 2 cikli, tātad ienākums ir 120 eiro. Par personīgi uzaicināto partneru biznesa paku pirkumiem Jānis saņems 380 eiro, tātad kopsumā 500 eiro. Šis ir vēl daudz maz reāls scenārijs. Tagad aplūkosim, kāda situācija būs tad, ja Jānis startēs ar VIP paku un uzaicinās 4 partnerus ar VIP paku. Uzreiz saku, šī ir visai nereāla situācija, ņemot vērā to, ka starta summa ir tāda, ko izņemt no naktskapīša var atļauties ne katrs. Un vēl katrā pakā ir bonusu kartes uz 100 eiro, kas paredzētas tieši atlaides iegūšanai paaugstinot savu statusu uz VIP, un būtu neprāts to neizmantot. Tāpēc uz VIP pakām tomēr cilvēki nestājas nemaz tik bieži, lielākā daļa dod priekšroku VIP pakai nopelnīt jau tuvākajās nedēļās, nekā ieguldīt savu naudu jau startā. Te redzam, ka startējot ar VIP paku un uzaicinot bez zelta trīsstūra 4 VIP, aizvērsies 4 cikli, kas ir 320 eiro, un par biznesa paku pirkumiem Jānis saņems 1280 eiro. Kopsumā viņam ienākums būs 1600 eiro. Jāpiebilst, ka būtībā jums ir vienalga, vai cilvēks uzreiz startē ar VIP paku vai veic upgrade un iegūst to vēlāk, jo kompānija jebkurā gadījumā samaksās jums bonusu starpību starp zemāko un augstāko paku. Tātad jūs savas komisijas nezaudēsiet. Jautājums ir tikai, kad jūs tā saņemsiet pilnā apmērā. Kā jau teicu, šis variants ar 4 uzaicinātiem VIP ir visai nereāls, vismaz mūsu tirgumu. Amerikā, Vācijā varbūt tā nav problēma, bet pie mums būsim reāli. Tagad pievērsīsimies zelta trīsstūrim. Kāda aina mums pavarās, ja Jānis uzsāk sadarbību ar kompāniju ar sudraba paku un piereģistrēs vēl 2 biznesa vietas arī ar sudraba pakām. Un zem šīm papildus biznesa vietām iestājas 4 partneri, kuri arī startē ar zelta trīsstūri ar 3 sudraba pakām katrs. Tad Jāņa pamatkontam vienā kājā ir 140 punkti un arī otrā kājā ir 140 punkti. Aizverās 2 cikli. Atlikums paliek 40 un 90, un te var novērot darbībā mūsu duālā mārketinga rozīnīti, kāju mainīšanos vietām. Sistēma redzēs, ka var aizvērt vēl vienu ciklu, samainot kājas vietām. Cikls tiks aizvērts, atlikums paliks 15 un 40, kopā 3 pilni cikli. Kas notiek ar papildus biznesa vietām? Katrā no tām punktu proporcijas ir 60 un 60, tātad aizvarās pa vienam ciklam katrā kājā. Atlikums abās kājās paliek 10 uz 35. Tāpat kā pamatkontā vajag 10-15 punktus katrā kājā, lai aizvērtos nākamie cikli, tātad tie jau ir pavisam tuvu. Rezultātā pie investīcijām 3x300, tas ir apmēram 900 eiro, iznākums no pirmajām darbībām ir 5x40 200 eiro. Par biznesa paku pirkumiem peļņa ir 168 eiro, tātad kopējais iznākums 368.
Un tas ir tikai sākums, tie ir tikai pirmie soļi. Viss, kas turpmāk notiks komandā, tiks reizināts ar 3, tātad Jāni gaida pastāvīgi 3-kāršots ienākums. Tagad palūkosimies uz šo pašu schēmu, tikai pie nosacījuma, ka zelta 3 stūrī visi stājas ar zelta pakām. Investīciju lielums Jānim ir 1800 eiro, pavisam nedaudz vairāk nekā VIP. Toties kāds rezultāts? Pamatbiznesa vietā aizvērsies 8 cikli, papildus biznesa vietās katrā pa 3, tātad kopā 14 cikli, tie ir 840 eiro. Par nopirktajām biznesa pakām 6 x 95, tātad 570 eiro, kopsumā 1410 eiro. Ienākums gandrīz tāpat kā uzaicinot 4 VIP, toties šis gadījums ir pirmkārt reālāks, otrkārt piekrītiet, struktūra izskatās daudz pievilcīgāk un daudz perspektīvāk. Un pat, ja Jānim uzreiz neizdodas uzaicināt šos 4 partnerus, kas startēs ar zelta 3 stūri, neatkarīgi no tā, visi viņa ienākumi nākotnē 3-kāršosies. Novērtējiet, cik pilna izskatās struktūra salīdzinot ar jebkuru no iepriekš apskatītiem variantiem. Ja runā par zelta 3 stūri, tas nav nekāds jaunums vai mūsu izgudrojums, to pielieto jau sen un ļoti plaši. Taču kas ir svarīgi? Jebkurā MLM kompānijai 7 reiz padomātu, pirms piedāvātu startēt ar zelta 3 stūri. Ja vien nebūtu pārliecināti, ka esat pieredzējis līderis un ka izveidot struktūru ātrā laikā jums neradītu nekādas grūtības. Kāpēc? Jo katrā MLM kompānijai ir obligāti ikmēneša aktivitāte ir pirkums, tātad zelta 3 stūris paredz ne tikai 3-kāršus ienākumus, bet arī 3-kāršus izdevumus. Tā kā Karadvars pārstāv e-komerciju, tad šeit notiekumi nedaudz savādāk, un Karadvars gadījumā es to droši jums varu ieteikt, jo šeit investīcijas ir vienreizējas. Un kaut arī kompānija iesaka katru nedēļu nopirkt savam uzkrājumam 1 gramu zelta, respektīvi pašiem savu nedrošo naudu samainīt uz drošāku ekvivalentu, tomēr tā nav obligāta prasība. Jūs šo zeltu varat krāt tikai vienam kontam un pārējiem kompānija sāks to konvertēt no nopelnītās naudas, kad kontā būs pietiekams atlikums. Tātad šī ir tā kompānija, kur, ja vien jūs domājat par rītdienu, var un vajag startēt pēc iespējas jaudīgāk. Mūsu rekomendācija vai nu zelts vai zelta 3 stūris ar sudraba pakām. Sliktākā gadījumā zelta 3 stūris ar 1 sudraba un 2 bronzas pakām. Mēs zinām, ko runājam, jo esam redzējuši neskaitāmus piemērus un mums ir ko salīdzināt. Lūk, tādas ir zelta 3 stūra priekšrocības, un ja runā par tuviniekiem, jūs varat palīdzēt tiem izveidot biznesu arī vēlāk, bet tad jums nāksies nopūlēties krietni vairāk. Vēl vēlos ieteikt, nenodarbojoties ar labdarību, necentieties izveidot biznesu tā cilvēka vietā, kas to nenovērtē un kam to nevajag. Neizšķiediet velti savu laiku un enerģiju, labāk domājiet par sevi, jo vairāk kārti dzīvē pierādījies, ka cilvēks spēj novērtēt tikai to, kas viņam dodas ar grūtībām, kaut nelielām. Lai nopelnītu savu rezultātu, cilvēkam ir kaut nedaudz jāiespringst. Jo smagāk iesākumā kāda lieta iet, jo grandiozāks parasti rezultāts un lielāks gandarījums par to. Gluži kā bērnam, lai ieraudzītu šo pasauli un mācētu tajā pastāvēt, ir jāiziet zināms pretestības ceļš. Kaut vai finansu ieguldīšana, jeb kādu biznesu uzsākot, ir sava veida iekšēja pretestība. Ir jāsaprot, ka kaut ko iegūt var tikai iesākumā kaut ko ieguldot. Arī, kad ejam uz darbu, sākumā ieguldam mēnesi sava laika, darba un pūļu, un tikai tad saņemam algu, savu rezultātu. Ar jebkuru biznesu ir tieši tāpat. Principā kompānijā Karadvars biznesa attīstās un veidojas neiedomājami viegli. Starta kapitāla izvēle arī ir vienīgā izvēle, kas prasa nelielu piepūli un iekšējas pretestības pārvarēšanu. Lai jums šāda pretestība un neliela pārbaudījuma nāk tikai par svētību. Ja vien jums ir tāda iespēja, apsveriet nopietni iespēju startēt tieši ar zelta 3 stūri. Kā redzat, nākotnē tie ir 3-kārši ienākumi. Bet ja mēs šo pirmo brīdi palaižam garām, tad tikt pie tādiem ir jau krietni sarežģītāk. Ķeriet un izmantojiet mirkli, un lai mums visiem izdodās!